Esiet sveicināti, Latraps mācās šī gada 4. epizodē. Šodien tēma – zirņu kopšana, tuvākie darbi līdz ražas novākšanai. Ļoti svarīgs mitrums visiem kultūraugiem, kā redzam šogad zirņos, mitrums netrūkst. Mitrums vienmēr ir labs ražas pamats, bet kādi darbi mums ir jāskata, jāveic zirņu laukos, kā mēs varam viens no otra mācīties, to šodien kopā ar Ritu jums pastāstīšu. Ejam apskatīt zirņu lauku. Oskar, nu jau ir krietnis laiks pagājis no mūsu pēdējās sarunas par zirņu seju. Ir vēl pienākuši šodien zvani, kad vēl kāds Vidzemes pusē sēja zirņus, jo Vidzemē bija svarīgi pagaidīt, pārlaist zosu barus pāri un sagaidīt arī pietiekami sausu augsni, lai zirņu sēja būtu optimāla. Kādi būtu tagad nākamie darbi, kas mums ir jāveic uz lauka? Jā, mēs bijām uz lauka, zirņi ir iesērti un šogad pat mitrumu, kā mēs redzam, nevar sūdzēties, kas ir ļoti svarīgi zirņiem, kā mēs runājām. Zirņi ir arī attīstījušies, varbūt netik strauji, kā mēs gribējām, daļa mūsu šī gada vēsā maija. Nākoši darbi, ka nožūs, būtu lauki jāapstaigā un jāapskatās. Klau, Oskar, tu esi īsts agronoms, tev vienmēr ir bagāžniekā zāba. Jā. Es tā kā braucu no graudkopības konferences. Īsti laikam esmu ieradusies ne ar tiem apaviem. Es domāju, dari to, ko tu ieplānojies. Jā, ja jūs man pagaidīt, es laikam tālāk ceļu mērot ar kā izbijis dārzkops ar vasām kājām. Kāda ir augstas temperatūra priekš zirņu attīstības? Zini, man šķiet, priekš zirņu attīstības ir optimāli, tikai mitrums gan man māca šaubas, vai ir optimāls. Tas visticamāk varētu būt nedaudz mazāks, bet cerams, ka vasara beidzot būs pienākusi un arī augsne izžūs, lai zirņi turpinātu labi augt. Jā, diemžēl pārmitrs, protams, nevienam kultūra nepatīk, un arī zirņiem nepatīk, īpaši, kad varam sākt nedaudz trūkt gaisa saknēm, bet šeit esam uz lauka un, kā mēs redzam, no nezālēm vai nemiņas, nozīmē, ka lauksaimnieks ir veiksmīgi ticis galā ar nezāļu ierobežošanu, kā arī minējām, tad šeit tika lietots augsnes herbicīds vienu reizi un arī nesen pirms lielajām lietavām arī sistēmas pieskaras herbicīds. Tiklīdz var tikt uz lauka, jāsaka domāt, kā tiem augiem vēl palīdzēt attīstīties šajā īstenībā jāsaka vēsajā sezonā. Kas būtu jāņem vērā zirņu laukos? Kas jāapseko? Kam jāpievērš uzmanību? Jā, pa zirņiem ir tā, ka nav daudz zirņu, kā mēs zinām, nav varbūt tādi prasīgāki kultūraugi, vai ne, bet tāpat viņi ir jāpabaro un ļoti svarīgi ir, pirmais, ko darīt, ir zirņiem, iedot mikroelements nedaudz, vai ne? Un zirņu, tādi speciāli taurinziežu zirņu mikroelementi mums tirgu un piedāvājumi nav tik plaši, bet ļoti labi dara šie rapša mikroelementi, ko mēs parasti dodam rapsim. Jā? Tiem obligāti būtu jāsatur mangāns, molibdēns un bors. Tā kā tiklīdz var tikt uz lauka, es domāju, šie augi būtu jāpabaro šiem mikroelementiem. Protams, var apvienot arī kā citu smidzinājumu, piemēram, graminicīts, ja tas laukā ir aktuāli, bet dotā brīdī šajā laukā es teiktu, ka jābrauc vienkārši šie zirņi pabarot, tiklīdz varēs uz lauku uzbraukt. Kas no kaitēkļiem jāskatās ir, kam varbūt jāsako līdzi? Ko varbūt esam jau nokavējuši vai... Jā, kā mēs zinām, dīkšanas laikā pirmie, kas bojā pirmās īstās lapiņas, ir Zvīdernēs smecernieks, bet šajā laukā ir redzama pazīmē, ka viņš nav šogad bijis aktuāls, varbūt dēļ tām zemajām temperatūrām dīkšanas laikā. To ierobežošana joprojām vēl ir uz jautājumu zīmes, nav izpētīts, vai būtu vērts investēt tieši un arī vienkārši smedzinātas insekciju tieši šim smecerniekam. Bet kas smecernieku izplatību tā kā
veicina vai ierobežo? Sauss, silts un saulains. Visiem kaitēkļiem patīk saulains, silts un sauss. Šogad īstenībā viss ir laikapstākļi tādi, lai mums šo kaitēkļu būtu mazāk. Protams, tagad tuvāk ziedēšanai, protams, mums svarīgi aizsargāt šo te pašu zirni, pāksteņus, un tur mums jāsāk vērot būs šie te dažādi tinējumi, tumšais zirņu tinējs un tā tālāk. Bet tur arī joprojām, teikšu tā, nav vēl daudz izpētīts. Esam pagājušajā gadā iesākuši izmēģinājumus, un, diemžēl, to kaitēkļu bija tik maz, ka mēs nevarējām efektīvāku ierobežošanu noskaidrot. Bet tā kā mums tur izmēģinām ierīkoties un apskatīsimies, parādīšu lauku, kā mēs veicam šos dažādus pētījumus, lai turpmāk skatītājiem nākošgad dotu arī precīzākas rekomendācijas zirņu kopšanas jautājumos. Vai ir arī kaut kādi tādi profilaktiski pasākumi, ar kuriem jau mēs zinot, ka šajā laukā mēs ēsim zirņus, varētu veikt profilaktiski, lai ierobežot jau attiecīgās nezāles, kaitēkļu, slimības? Ir kaut kas tāds vērā ņemams? Nevis auga aizsardzības līdzekļu lietošana, bet tieši tāda agrotehniska, vai pareiza augstsaka, vai augsnes apstrāde, vai... Ja, protams, tāpēc arī, ka mēs runājam par šiem kaitīgiem organismiem, to zirņu vēl mums augu maiņās ir ļoti maz, tāpēc arī mums vēl nav jābaidās no pārlieku lielas kaitēkļu, slimību, kā lai saka, spiedienam, vai ne, ja tā drīkst izteikties. Arī šajā saimniecībā šie zirņi šeit, cik saimnieks teica, ka nav nekad arī auguši pēdējos 11 gadu laikā. Tā kā augu maiņa ir tas, kas pagaidām vēl tieši no šī kaitīga organisma aspekta mums vēl labi, bet pieaugot zirņu platībām, kaitēkļi, slimības būs tas, kas mums tuvāko gadu laikā būs jāvērš īpaši uzmanība. Vai ir kaut kādas konkrētas zirņu attīstības stadijas, ka tik tiešām ir jābrauc uz lauku un jāsako līdzi, jo tieši tad konkrētajā auga attīstības stadijā varētu parādīties vai konkrēti slimības, vai konkrēti kaitēkļi? Jā, protams, mikroelementi būtu jādod līdz ziedēšanai, kā es minēju iepriekš. Protams, kā es teicu, tad jāaizsargā pats pākstenis būtu gan no kaitēkļiem, gan no slimībām. Tiklīdz zirņi sākas ziedēt, mums jāvērš uzmanība, jo tad jau pirmie kaitēkļi parādīsies. Gan tinējs lidināsies, gan arī iespējams sētgraus, kas varbūt Latvijā vēl nav tik populārs. Gaidīs, kad pirmie pākstenīši jau sāk veidoties un tad izdēs savus olīņus, bet tur mēs kopā ar pētniekiem vēl monitorējam, skatāmies, cik viņi ir daudz. Viņi, protams, var būt uz lauka, bet kad viņi sāks mums nodarīt lielāku tādu ekonomisko zaudējumu, mums vēl informācija diemžēl trūkst. Slimībā vēl trakāk. Slimību saraksts ir garš zirņiem. Bet to ierobežošana joprojām vēl arī ir kāds jautājums zīmes. Mums paši izmēģinājumi Latvijas rāda, ka pagaidām vēl tāda izvēja efektu slimību ierobežošana neredzam, un arī pašu slimību ir gaužām maz. Tātad galvenais secinājums būtu, vēl pagaidām zirņu izplatība nav tik liela, tā kā šo te kaitēkļu ir salīdzinoši maz. Otrais būtu, pēc tavu teikt, tā profilaktiski nelietojam neko, apsakojam un lietojam pēc vajadzības. Un trešais, esam nonākuši pie zirņu izmēģinājumiem, kur noteikti nākotnē mēs iegūsim zināšanām balstītus datus, uz kuru pamat varēsim arī pieņemt uz zināšanām balstītus lēmumus. Jā, šeit mūsu izmēģinājumi laukos, Latvijas mācās izmēģinājumi laukos. Mēs testējam gan dažādas šķirnes, gan dažādas mēslošanas paņēmienus, gan arī efektīvākos nezāļu ierobežošanas paņēmienus. Tāpat arī
kaitēkļu ierobežošanas paņēmienus un monitorējam viņus īpaši. Un arī pēc slimībām veicam dažādas izmēģinājumus, gribam mēģināt tos slimības atrast un gatavoties. Un izsēst normas, protams. Oskar, mēs pārsvarā runājam par mēslošanu, mēs runājam par auga aizsardzības pasākumiem, bet man šķiet, ir vēl viens būtisks pasākums, kurš būtu jāievēro zirņu laukos, lai nesāpīgāk un gan ekonomiski, gan visādi citādi būtu zirņu novākšana. Un, lai arī mēs jau tad diezgan daudz staigājam par šo lauku, un lauks ir ļoti tīrs, bet tomēr esam atraduši vienu būtisku faktoru, jeb aspektu, kurš būtu no lauka jāizvāc. Ne tā? Pareizi, Rita. Diemžēl vēl joprojām zirņi mēdz veldrēties. Mēs visu darām, lai izpētītu un atklātu, lai zirņi mazāk veldrējas. Bet tā kā viņi veldrējās, jākuļ ļoti zemu un akmeņi būtu jānolasa. Vēl zirņi tādā mazā augumā, ka apžoš lauks, var droši izbraukāt un zirņus, bet akmeņus nolasīt. Oskar, jā, šie te izmēģinājumi dati visticamāk būs lietojami pēc 3 gadiem, jo, kā mēs zinām, lauksaimniecībā viss ir tomēr no meteoroloģiskiem apstākļiem atkarīgs un tā tālāk, bet lai būtu tādi ticami rezultāti, tad tomēr balstamies uz 3 gadu datiem. Bet bez zinātnes ir arī vēl praktiskā pieredze. Un šogad Latvijas ir izveidojis tādu unikālu iespēju dot arī zemniekiem mācīties no zemniekiem un izveidojis zirņu digitālo karti. Digitālo karti mēs esam 25 plāksnes šo pavasari ierakuši pie 25 dažādiem lauksaimnieku zirņu laukiem, lai mācītos viens no otra, kas ir ļoti, ļoti interesanta informācija. Bet kāda informācija to Rita varēs apskatīt, kas tur būs redzams un kurā vietā? Jā, zirņu digitālā karte ir pieejama jebkuram sabiedrības pārstāvim. Latvijas.lv mājaslapā var šo te karti aplūkot. Un šī karte ir unikāla ar to, ka tur ir vairāk kā 20 dažādi zemnieki ar dažādām audzēšanas metodēm, gan bioloģiski, gan konvenciālie zemnieki. Zirņu sēšanas spektrs ir ļoti dažāds. Ir pirmie zemnieki, kas ir iesējuši jau marta beigās, bet ir lauksaimnieks, kurš sēja tagad tikai 20. maijā zirņus, tātad gandrīz 2 mēnešu starpā. Ir dažādas augsnes apstrādes veidi, dažādas izsējas normas, mēslojuma veidi, kā arī auga aizsardzības ierobežošanas pasākumi. Un to visu var sekot līdzi gan attālināt digitāli, skatoties datorā kartē, klikšķinot punktus pa visu Latviju un vai nu braucot pa Latviju, redzot zirņu lauku malā zeltainu Latvijas mācās karti, šo te zīmi. Jā, apstājoties blakus viņai, noskanējot QR kodu, parādās visa informācija, kas tenī konkrētajā laukā ir darīts. Jā, par saiti, kur sekot līdz, kā atrast šo digitālo karti, skatieties šeit zemāk ekrānā, un kā arī pie komentāriem mēs pievienosim pirmajā komentārā linku uz šo digitālo karti. Jā, un izmantojiet iespēju tikt pie Latvijas pārsteiguma balviņām, jo mums ir akcija apceļo zirņu laukus, un tas, kurš būs visvairāk apceļojis šos zirņu laukus un iesūtīs fotogrāfijas ar konkrētajiem QR kodiem, tiks pie Latvijas pārsteiguma balvām. Šovasar sekojiet līdz Latvijas mācās zeltainiem planšetēm, apsekojiet vismaz 25 zirņu laukus, nofotografēties, iesūtiet bildi Ritai un mācamies kopā un zirņos ir nākotne.